Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem 6. nodaļas, kur 8. pantā apustulis raksta tā. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka atkal mūsu dienas ritumā ir pienācis laiks lūkšanai, laikam, kurā mēs mācamies nedalīti pievērst uzmanību Tev un tam, ko Tu mūsu dzīvēs dari un esi atklājis. Tavi vārdi vēl ar vienu ir kā gaisma, kā bāka, kas rāda ceļu, rāda virzienu. Un ne tikai virzienu, bet arī aizvien no jauna mūs māca, kas ir vajadzīgs, lai mēs šajā dzīvības ceļā varētu palikt, kas mums traucē un kas mums nodara, kas ir tas, no kā mums jāvairās un kas ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Šodien apustulis Pāvils lozunga vārdos ļoti konkrēti par to runā. Viņš runā par sēšanu, par ieguldīšanos, vai nu miesā, vai garā. Un tad runa nav par mūsu fizisko ķermeni, to mēs, kungs, saprotam. Tu esi to radījis, un ne jau ķermenis ir tas, kas dara sliktas lietas un izdara aplamas izvēles. Tie esam mēs, kas lietojam mūsu ķermeni, un tādā veidā, kungs, mēs, mūsu dvēseli, mūsu gars nes atbildību par to, ko tad beigās mēs izvēlamies, kas ir tas, kam mēs pieķeramies. Bet mēs zinām, kungs, ka Pāvils ar miesu saprata visu, kas ir nošķirts no tevis, kas dzīvo tā, it kā uz to neattiektos tavi likumi un tava klātbūtne, dzīvo pats par sevi, atšķirtībā no pārējiem. Un gars ir tas, kas mūs apvieno ar tevi un visu tevis radīto pasauli. Un tā ir tā starpība, vai mēs dzīvojam visu savu uzmanību ieliekot tikai šajā mirklī tajā, kas mēs kā atsevišķi cilvēki esam. Vai arī mēs pievēršam uzmanību tam, kas mūs savieno ar tevi, kas mūs vieno ar tavu nodomu, ar tavu valstību, ar tavu garu. Un tā tiešām ir, kā viņš mums saka, ka ja mēs dzīvojam atrauti no tevis, ja tur ir mūsu spēki ieguldīti, ja tur ir visa mūsu uzmanība, tad beigās mēs nevaram šo cīņu uzvarēt, jo mēs vieni paši nevaram stāties pasaulē pretī. Mēs vieni paši palikdami nevaram būt ne laimīgi, ne piepildīti, ne sajusties mīlēti. Mīlestība, piepildījums, jēga, tas viss prasa to, lai mēs iekļautos tevis radītajā plānā, tevis radītajā pasaulē, lai mēs būtu daļa no tā, ko tu šajā pasaulē dari. Un tāpēc mums jādzīvo katram sava dzīve, bet vienlaikus nemitīgi jāatceras, ka mēs esam savienoti un mēs esam saistīti ar tevi. Un ja tajā mēs ieguldam, ja tam mēs pievēršam uzmanību, tad ir tā, kā Pāvils saka, mēs pļaujam mūžīgo dzīvību. Jo tiešām tas, kas ir saistīts ar tevi, tas dzīvo tavu dzīvi un dzīvo kopā ar tevi, un tādu nebiedē vairs tik ļoti šīs pasaules ierobežojumi, pat arī dzīves un laika robežas, jo mēs zinām, ka mēs piederam tev, un tu esi no mūžības uz mūžību. Tā mēs jau tagad sākam pagaršot kaut ko no mūžīgās dzīvības, tieši caur to, ka mēs piederam tavam garam, ka tieši par to mēs domājam. Jā, arī šādā lūkšanā mēs tevi lūdzam un tev pievēršam uzmanību. Mīļais Dievs, tu zini visas mūsu dzīves vajadzības, un atkal šajā dienā mēs lūdzam par tām lietām, kurām jātiek atrisinātām, par visu to, kas mūsu dzīvē notiek. Mēs arī šovakar tev lūdzam piedošanu par mūsu vainām un grēkiem. Mēs atkal pateicamies tev par visu labo, ko tu esi mums devis, pāri visam par to, ka mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, ka mēs varam šajā pasaulē būt kopā šajā lūkšanā, ka mēs varam pazīt tevi. Mēs tev pateicamies un mēs lūdzam tevi. Ļauj mums pievērst vairāk uzmanību, nevis tam, kas mūs nodala no citiem, tā it kā mēs būtu vieni paši, bet vairāk pievērst uzmanību taviem darbiem.
tam, ka tu esi mūs radījis, ka tu esi mūsos darbojies, ka tu esi mūs atpestījis, ka tu esi tas, kas vienīgais spēj mūs darīt svētus un mainīt. Ļauj mums pievērst vairāk uzmanību tev. Un tas ir katras lūkšanas uzdevums, un katra mirkļa, kurā mēs klausamies tavos vārdos piepildījums. Mīļais Dievs, šo lietu mēs lūdzam gan sev, gan saviem mīļajiem. To mēs lūdzam domājot par cilvēkiem, ar kuriem kopā esam ikdienā, šajā mūsu zemē un tautā un šajā pasaulē un laikā. Mīļais Dievs, ja mēs vairāk tevi pazītu, ja mēs vairāk par tevi aizdomātos, cik ļoti atšķirīgi būtu mūsu lēmumi un izvēles un cik atšķirīgi būtu šī pasaule. Tāpēc velc tu pats mūsu sirdis pie sevis. Dod, ka mēs varam ieguldīties nevis tajā, kas paiet un izzūd un kam nav nākotnes, bet ka mēs varam visu savu vērību un uzmanību aizvien vairāk pievērst tavai valstībai. Jo ir tā, kā Kristus mums to mācīja, ka ja mēs dzenamies pēc tavas valstības un tavas taisnības, ja mēs sējam garā, tad visas pārējās lietas mums tiek klāt, pieliktas. Ļauj mums šajā pārliecībā, šajā noskaņā, ka tu spēj par mums parūpēties un ka tu arī parūpēsies par visām mūsu vajadzībām. Ļauj mums šajā noskaņā tad iemantot mieru šai naktī, uzkrāt spēkus, un tad atkal celties jaunai dienai un dzīvot to, ieguldot savu vērību, ieguldot savu sirdi tajā, kas ir nācis no tevis un kas ved tuvāk tev. Bet pāri visam citam mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mūsos ir ielicis, un turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.